Un tu ļoti noteikti būs daudz dzirdējis, un tas ir varbūt arī nedaudz varam patīt atpakaļ par to, ko mēs runājam pirms tam, ir tas, ka jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tev nav, tāpēc, ka tu nelūdz Dievu. Tev nav naudas pietiekoši daudz, tikai tāpēc, ka tu nelūdz Dievu. Ja tu vairāk lūg Dievu, tu būtu vesels. Ja tu vairāk lūg Dievu, tev būtu vairāk nauda. Ja tu vairāk darītu to un to un to un to, tad tev būtu. Un mēs ņemam šo te raksturvietu un vienkārši sakām, nevis mēs, bet, saprot pareizi, teiksim, un cilvēki tāds, un es vairāk lūgšu Dievu, lai Dievs man vairāk dod naudu, un Dievs redz patiesībā, kas ir, ka mans ir cik es lūdzu to naudu, lai es varētu braukāt ar jaunāko mašīnu, man būtu krūtākais telefons, man būtu lielākā māja un viss pārējais, jā. Bet, ja mēs atkal paskatāmies kontekstu, 2. pāns, kur tas ir rakstīts, jūs iekārot un jums nav jūs, slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnaties un karojat. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un 3. pants, jūs lūdzat un nedabūjat. Kāpēc tu nedabūji, ja tu lūdz ar tādu interesantu sirdi? Tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Bet viss, ko mācītājs pasaka no skatus, vai viss, ko tas evaņģēlis, ne jau visi, tas ir ļoti svarīgi. Bet ko pasaka tie cilvēki, kas negrib iet kontekstā, ir tas, ka, ja tu lūgt vairāk, tad tev būtu, un Dievs tev sveitīs, un sveitī mani, un tad viņš tev sveitīs, un tu attaisīs šo te finansiālo sveitību savā dzīvē, un tad tu varēsi Izklausās, ka mēs tagad ejam ritīgi pret finansēm. Nē, Dievs sveitī ar finansēm, bet saprot lūdzu pareizi, ka tam ir jābūt ar kādu sirdi tu to daru. Jo man patīk, kā es dzirdēju, kad... Es drīkst pateikt vienu lietu. Spļauj ārā. Finanses ir laba lieta. Amen. Tāpēc nevajag ieiet tādā, jūs dzirdējat, Jēkabs un Kristus tā nolika visu to. Nē, tas tā nav. Ja finanses tā kā viens mācītājs teica, ja finanses nav svētība, jo tu tik ļoti uzskat, ka tā nav svētība, tad kāpēc tev uz darbu visu laiku mēģini strādāt 5 stundas? 5 stundas, tas būtu fantastiski. 5 dienas nedēļā, lai reāli nodrošinātu sev svētības. Finanses ir svētība. Amen. Viņa ir svētība no Dieva. Arī tas, kā tu lieto, tev jābūt gudrībai, bet viņi ir svētība. Tad vienkārši mīlestība pret naudu, kāri konstanti kaut ko dabūt, ka tavs fokus nav uz Dievu, ka tavs fokus ir uz sevi, ko es gribu, tu nebeidz gribēt, tavs saraksts paliek labāks, un Dievs ir kā tāds džīnijs pudelē paberzē, un tagad man vajag naudu, tas tā nestrādā. Tas nav fokus uz to. Tas nav nemaz pareiz saprašana. Turpinot. Paldies. Tas arī bija tas, ko es gribēju teikt, kad kāda ir tavs sirds. Es arī vairs neatceros, ko es teicu pirms tam. Ļaunām sirdīm lūdzu. Jā, ka mēs lūdzam ar ļaunām sirdīm. Un mēs sakam, jā, bet Dievs redz man sirdi, vai jā, bet Dievs nodrošina mans vajadzības vai ko, bet mums, ko es gribēju teikt par to mācītāju. Nevis mācītāju, bet par to, ko es dzirdēju. Tas bija Ruslans, kas teica, tas nāca vienā no viņa kanāla, manuprāt, bet viņš teica, kad mēs lūdzam, bija tas, ka mēs mūsdienās citējam un sakam, mēs dodam, lai dabūtu, un tas izklausās ļoti bībeliski, bet patiesībā mēs dodam, lai dabūtu, lai atkal dotu. Un tas ir tas, ka mēs tik ļoti koncentrējamies un mēs skatāmies uz Dievu un mēs studējam Bībeli un mēs ejam YouTube un mēs meklējam tās pazudušās raksturvietas, tās mistikas, kāpēc, kā dabūt vairāk, mēs pieķersimies pie tām pašām finansēm, kā man būtu jādod, vai man būtu jāgavē, vai man būtu jālūdz, lai Dievs tevi vairāk sveitīt ar finansēm. Dievs tev sveitīs ar finansēm tāpat. Tāpēc, ka viņš zina, ko tev vajag. Viņš zina, ko tev vajag, bet... Vai tu tici tam, ka viņš zina, ko tev vajag? Vai tu uzticies tam, ka Dievs zina, ko tev vajag? Tas ir viens aspekts, bet otrs aspekts ir tāds, ka ko tas līdz? Pieņemsim, ja es Dievam tagad lūgu, Dievs dod man finanses, pirmkārt, ja es viņas neiztērētu, tur, kur Dievs grib, ka es viņas iztērētu, man tik līdz ienāk nauda, es uzreiz nopirku to. Es saprotu, ka mēs apmierinam savas sirdis, nevis ar Dievu, nevis ar viņu klātbūtni, nevis ar viņu vadību, nevis ar to, ka mēs varam būt attiecībās ar viņu, bet ko Dievs es varu iegūt no tevīm. Mēs neviens negribētu būt attiecībās,
kurās tas otrs cilvēks skatās, ko es varu vairāk dabūt no tevi. Mēs gribam patiesas attiecības. Un tas ir tas, ka ar kādu sirdi tu lūdz. Kāpēc notiek tas, kad es pieņemsim redzu, ka, let's say, mums draudzē ir cilvēks. Es nesaku, mums draudzē ir tās cilvēks, bet, ka pieņemsim, mums draudzē ir cilvēks, par kuru man sirds lūst. Ka pieņemsim, viņam nav darbs, un viņam nav finanses, viņš jau nevar paēdināt. Un es lūdzu, Dievs, dod tam cilvēkam, pieņemsim, naudiņu, vai dod viņam darbu. Bet es neko vairs nedaru. Tad, kad man sirds lūst par to cilvēku, Dievs dod tam cilvēkam finanses, vai Dievs dod man finanses, lai es varu svētīt to cilvēku. Ok, tas ir viens, bet otrs, ko es varu izdarīt tagad? Vai es varu nopirkt kaut ko tam cilvēkam, vai es varu uztaisīt kaut ko tam cilvēkam, vai mums ir pārāk daudz makaronu paks, vai rīs paks, vai, es nezinu, pārāk daudz saldētā vislecē, ja? Ka mēs dodam no tā, ko mēs varam, tad Dievs mūs svētī, pieņemsim ar finansēm, ekstra, un es zinu, es atceros savu lūkšanu, kad Dievs svētī to cilvēku, un Dievs lieto mūs, lai mēs varam svētīt tālāk. Un saprot, tas ir tas, kā ar kādām sirdīm mēs to darām. Bet bija tā rakstuvieta, es Tas ir liekulīgi. Nē, es atkal neatceros, tad mums vajadzētu sākt mācīties no galvas rakstiet, lai mēs varētu vieglāk runāt. Jāsaka Latvijas, kas vēl bija vēl lasīt par arī. To, ka kāda jēga tu saki brālim vai māsī, nezinu, Jāka vēstuli. ej sildies un ej Es to satrašu, paēd. Jāka vēstuli 2. nodaļa. Jā. Tā kā nesaka mums, tu pirms tam teici mums. Es tev mīlu salīt. Tā. Ja. Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teica, tam esot ticība, bet tam nav darbu, vai ticība viņu var izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaila un tiem trūks dienišķas barības, bet kāds no jums viņiem teiktu, ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz. Tāpat arī ticība, ja tā nav darbu, tā ir pati par sevi nedzīva. Jā. Tas bija tas, vai ne? Jā, tā ir. Tieši tā. Tāpēc mūsu ticībai ir jābūt dzīvai. Jā. Mēs esam glābti no žēlstības, bet ticība bez darbiem ir nedzīva ticība.